Aigara Pečaka krēsli nu jau kļuvuši nedroši. Ostas valde vērsusies prokuratūrā un, ja fakti apstiprināsies, scenāriji būs tikai divi – atstādināšana vai pilnīga atbrīvošana no amata. Tematu turpina Kārlis Roķis. Prokuratūra joprojām nekādu informāciju nesniedz arī par to, vai abām Rīgas brīvostas amatpersonām noteikti kāda amata ieņemšanas ierobežojumi. 12. oktobrī prokuratūra ir pieņēmusi lēmumus par kriminālu vajāšanas uzsākšanu attiecībā pret divām personām par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. Par cik šobrīd norit pirmstiesas izmeklēšana, līdz ar ko plašāki komentāri no prokuratūras puses šajā lietā netiek sniegti. Pēc presē izskanējušajām ziņām, ka pret Loginovu un Pečaku sākta krimināla vajāšana par ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu, šodien valsti pārstāvošie brīvostas valdes locekļi sanāca kopā, lai lemtu par tālākajām darbībām. Vēlāk, sazvanoties ar Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētāju Andri Ameriku, nolemts no prokuratūras pieprasīt oficiālu informāciju. Kaut nesen līdzīgās situācijās saistībā ar kriminālu procesu par korupciju nonāca bijušais Latvijas dzelzceļa šefs Uģis Magonis, kurš darbu zaudēja nekavējoties. Šoreiz par prokuratūras rīcību satiksmes ministrija neko nav zinājusi. Starp Loginovu un Magoni atšķirības nav. Atšķirība ir starp to, kādā veidā mēs par šo faktu uzzinām. Šajā gadījumā, runājot par Rīgas brīvos stāstu, tad informācija par to, ka teorētiski ir uzsākta kaut kāda krimināla vajāšana pret neminētām oficiāli personām, līdz ar ko tādēļ ir nepieciešams šo oficiālo informāciju iegūt, analizēt un pieņemt lēmumu. Šodien, vadoties no publiskā telpā izskanējušās informācijas, ir sagatavots pieprasījums un nosūtīts prokuratūrai, lai saņemtu šo oficiālo informāciju un varētu izdarīt tātad izvērtējumu un pieņemt konkrētu lēmumu. Līdz ko no prokuratūras būs saņemta informācija, valde lems, ko iesaka tālāk. Kā šobrīd pieļauj paši valdes locekļi, visticamāk būs divas iespējas – atstādināšana vai atlaišana. Abas ostas amatpersonas šobrīd tiek turētas aizdomās par nelikumīgu prēmiju izmaksām laikā, kad tas bija liegts vairākiem pretlikumīgiem ziedojumiem Liepājas jūrskolē 100 000 eiro apmērā, kā arī par vairāk nekā 7 000 eiro lielu ziedojumu Fukušimas zemestrīcē cietušajiem. Valsts kontrole, kuras 2013. gada revīzijas ziņojums bija par pamatu kriminālu procesu sākšanai, norāda, konkrētas amatpersonas savā vēstulē nav nosauktas. Mēs neesam izmeklētāji, un mūs vairāk interesē, ja vai rīcība ar finanšu līdzekļiem ir bijusi likumīga. Mēs tātad iepazīstoties ar grāmatvedības dokumentiem un ar informāciju, kas bija mūsu rīcībā, vienkārši secinājām, līdzekļi ir izmaksāti prēmijās pretēji likumā noteiktajiem. Par to mēs arī informējam tiesību sargājušās iestādes un domājam, ka tas ir viņu uzdevums konstatēt, kura amatpersona tieši ir vainīga pie tā. Arī šodien Loginovs, kurš pēc ostas informācijas atrodas komandējumā, uz telefona zvaniem neatbildēja. 2013. gadā viņa viedoklis par valsts kontrolas secinājumiem bija šāds. Cilvēki gal galā ir dzimuši, lai dzīvot, nevis lai stulbi un kaut kādā veidā tendencios lūrēt uz kaut kādu stabu un neko nedarīt šī dzīvē. Valsts kontrolē gan uzsver runāt tikai par Loginovu vainu vien nevar. Tolaik revīzijā arī secināts, ka nelikumīgus lēmumus, piemēram, atbrīvojot kruīzes kuģus no sanitārās maksas, par ko nav iekasēta vismaz 2,8 miljonu eiro, savulaik apstiprinājusi arī tā laika Rīgas brīvostas valde. Kārlis Roķis, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija. Zaļo un Zemnieku savienības politiķi rosina grozīt elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumus, kas varētu palielināt krieviski skraidošo radiostaciju skaitu. Nozares pārstāvi norāda, ka šādi tikšot kropļota konkurence un vērota Krievijas informatīvā kara jauda. Vairāk stāsta Andris Lācers. Ar nākamo gadu likumus paredz tām radiostacijām, kuru saturs līdz šim bija puse latviešu, puse krievu valodā, jākļūst tikai par latviski raidošām. Šādā situācijā ir vismaz 6 raidkompānijas. Tagad Zaļo un Zemnieku frakcijā sagatavot likuma grozījumi, kas ļautu arī tām izvēlēties kļūt par krievalodīgiem radio. Konkurenti norāda, ka faktiski tas tiek darīts tikai vienas kompānijas labad, kam pieder Krievijas Hītu radio, un kuras īpašnieks ir dāsnas Zaļo un Zemnieku ziedotājs. Tagad mēs esam šādā situācijā, kad ZZS ilglaicīgs sponsors, kurš pēdējo 2 gadu laikā ir maksājis tai vairāk kā 20 000, tas ir Krievijas Hītu radio, šobrīd pieprasa mainīt likumu, kurš nav pamatots uz ekonomiskiem apsvērumiem, bet kurš iedragās Latvijas mediju telpu, Latvijas drošību un balansu starp Latvijas un Krievu radiostacijām. Zaļo un Zemnieku frakcijas deputāts Armands Krauze, kurš ir minēto grozījumu autors, noraida, ka izdabāt sponsoriem. Viņš tikai vēlas, lai Latvijā labāk ir vairāk krievalodīgo radio, kurus tomēr var kontrolēt. Ja minētās raidstacijas kļūtu par latviski raidošām, to līdzinējā krievalodīgo auditorija varētu nonākt mūsu valstī nedraudzīgo Krievijas mediju skavās.
mērķis tomēr ir, lai šie cilvēki nepāriet kaut kur uz televīzijām caur satelītu, lai nepāriet uz internetā raidošām raidstacijām, vai arī lai pierobeži nesāk klausīties no kaimiņu valsts raidošās raidstacijas, bet lai viņas paliek tur, kur ir. Jo man liekas, ka tas ir pareizi uzrunāt tos, kuri klausās Krievu valodā, dzimtajā valodā, un arī viņiem dzimtajā valodā pasniegt objektīvu informāciju, kas nav propaganda. Radio satura uzraugošā Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē norāda, ka nākamgad būs aizliegta slēptā Krievijas radio retranslācija. Ja arī krieviski raidošo staciju skaits palielināsies, tām nevajadzētu būt graujošām sekām. Taču iepriekš likumdevēji vienojās, ka tiem, kuru saturs bija puse uz pusi, būtu jāpaliek par latviski raidošām, nevis jāpiepulcējas krievuvalodīgajām stacijām. Kā Saeima lēms, tā būs. Tas, teiksim, ja mums tālāk šis likums būs jāpilda, bet tās bažas, kas tiek tam klāt it kā saistīts ar šīm izmaiņām, tās nav pamatotas. Gala lēmums Saeimai jāpieņem vēl šoruden. Andris Lācers, Ivans Milovs, Dainis Lācis, Latvijas televīzija. Par pārkāpumiem ziņu raidījumos saistībā ar Ukrainas konflikta atspoguļojumu Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome šodien nolēma sodīt Pirmo Baltijas kanālu ar 10 000 eiro naudas sodu. Mediju uzraugs pārbaudot 1. februāra nedēļas ziņu raidījumus atklājas, ka vairākos sižetos informācija par notiekošo Ukrainā tiek pasniegta vienpusēji. Bieži sižetos netiek demonstrēts atšķirīgs viedoklis, vai arī sižetos tiek pasniegtas grūti pierādāmas versijas. Konstatēts arī ziņu nenodalīšana no viedokļiem, kad ziņas formā tiek sniegts vērtējums, un atsevišķos gadījumos sižetos par Ukrainu netiek norādīts arī ziņu avots. Saeimas prezidijs šodien atteicies no nodoma šogad iepirkt tehnoloģijas konferenču telpu nodrošinājumam gandrīz